kādēļ jums liekas, ka šāda diskusija vispār nepieciešama? Kādēļ jūs šeit esat? Citādi pats savu mūs uzaicinājumu. Nelika mieru. Bet tas nozīmē, ka jums droši vien ir ko teikt, un kādēļ jums liekas, ka ir šī diskusija nepieciešama? Nē, man liekas otrādi, jums ir kaut kas neskaidrs. Jā, mums jau valda viss ir skaidrs. Bet kādēļ jūs domājat, ka to vispār ir jārunā? Nu, tām vēl varētu piekrist. Es drīkstu pirms vispār tālāk, jo neviens vēl nav pateicis tādu to tēmu. Diskusija var būt par pilnīgi jebko. Tas ir par ko mēs gribam šeit. Būtībā diskusija par baltu zīmēm un par viņu atspoguļojumu plašākai sabiedrībai, kad ir pieejami ļoti daudz tādu koloni ar baltu zīmēm, un cilvēki tā līdz galam neizprot, kas tas ir, un kā viņiem atšķirt, kas ir tā kā vēlami, pareizi, kā viņiem atšķirt to, kas varbūt nav tas vēlamais un tāds. Man atbildi ir tā, ka vajag izglītoties. Visu mūžu vajag to darīt. Un īpaši apzinot savu baltu un konkrēti mūsu latviešu kultūru. Mums ir maldīgs priekšstats sabiedrībā, ka piedzimstot Latvijā mēs jau automātiski esam apguvuši kultūru. Protams, kaut ko ģimenē mēs iegūstam, bet tas ir ārkārtīgi maz. Un vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, ģimenes vairs nefunkcionē tā kā tradicionālā sabiedrībā, kuras radīja šos kultūras vērtības, par kurām mēs runājam. Bet ir vajadzīga apzināta pieeja, apzināta izvēle, kopt sevī šo piederību savai dzimtai, savai garīgajai tradīcijai, savai tautai. Lūk, tad vajadzīgi. Tātad līdz ar to tas jautājums ir pamatots. Bet tas nozīmē, ka nevis tur kāds drusciņi paskaidros un tagad varēs viņu atkal skriet pa vecam, bet ka katram jāapzinās, ka tā ir viņa piederības, viņa identitātes kopšana, viņa cilvēciskās attīstības garīgā ceļa gabals tas ir. Tas ir jāveic mūžā. To tā es teiktu. Jo mēs pa daudz funkcionējam sabiedrībā, jā, bet par maz dzīvojam. Zīmes ir nepieciešamas, absolūti nepieciešamas ikvienam. Zīmes arī dod enerģiju, vai viņš viņam tic vai netic. Viņš nevar izvairīties, ja zīme, teiksim, viņš satiekaties. Un ne tikai jāsaka garīgajai, tas ir arī fiziskajai veselībai, tas ir visam veiksmei darbā. Un tā visur ir nepieciešama zīme, un tāpēc viņas ir pie mums. No tiem senajiem laikiem, no tā pirmā cilvēka, vai ne, no tā pirmā zārana, ko viņš izveidojas, no pirmā, ko uzzīmējis varbūt uz tur klintī vai nekur. Un pie tam baltu zars ir tikai ārkārtīgi sakuplojas, izkopts, vai ne. Kad mūsu latviešu, teiksim, tomēr tā izjūta vajadzība, jo mums ir ne tikai zīme, bet mūsu talanti pasaulē. Cik mēs varam priecāties tikai, cik mūsu mazajai tautai viņu nav redzamu un spējīgu un izcilu. Un tāpēc arī šeit šīs zīmes, mums ir rokdarbos, jo katrā mājā centās labāk. Vienīgais, kur es atzīstu, kas ir tā, pūru lādes, pilna pūru lāde, un es esmu bagāta. Nē, zīmēm ir jābūt redzamām, lai viņas spēj strādāt. Jo zīme, ikvienu, kur redz, vai ne, jums ir kā zīmīt, jūs viņu pakaļ. Lūk, šeit te jūs saņemat kaut ko to, kas nepieciešams, viņi neuzplījās nevienam. Bet viņi dod enerģiju, noteikti. Jā, bet es noteikti gribētu papildināt. Mums tas zīmes pašlaik iznāk kā tāds enerģijas dzēriens, jā, tikai zīmes, tik enerģija. Es gribētu savādāk paskatīties. Pirmkārt, zīme funkcijas. Kāpēc tad viņš vispār ir pastāvējušas un ko tas nozīmē zīmes? Zīmes, tā ir, patiesībā visa mūsu kultūra vide ir viens vienīgs zīmju kopums. Un visu pasauli mēs uztveram caur dažādām zīmēm. Un katrs priekšmets vai parādība var mūsu apziņā kā zīme parādīties. Bet mums vajadzētu sašaurināt sarunas tematu no zīmēm vispār. Ja ir norādāmās zīmes un ir zīmes simboli, uz zīmēm simboliem. Tātad uz simboliem, kas ir starpnieki. Starpnieki starp cilvēku kā informācijas uztvērēju un kaut ko. Kādu objektu vai parādību. Tātad zīme ir kā starpnieks.
Un norādāmās zīmes, tas ir tā kā ceļa satiksmes zīmes, vai ne? Pa kreisi, pa labi iebraukt nedrīkst, vai iebraukt drīkst un tam līdzīgi. Un kā matemātikas zīmes, kuras ir viennozīmīgas un par kuru nozīmi mēs varam vienoties. Par zīmēm, simboliem mēs nevaram vienoties šādā veidā, jo mēs viņus atklājam. Zīmes simbols atklāja saistībā ar kaut kādām parādībām, ja, kuras eksistē, un mēs viņus atskāršam, teiksim tā, un viņas pēc savas definīcijas ir daudznozīmīgas. Aplis var nozīmēt ļoti daudz ko, gan sauli, gan mēnesi, ja, gan draudzību, ja, gan noslēgtību, ja, gan visumu, daudz tās lietas. Visas norises, kuru pamat forma ir saistām ar, teiksim, noslēgtu apļa līniju, ja, piemēram. Un tad viņas ir daudz nozīmīgas pēc definīcijas, tas ir viens. Bet vēl mums būtu vērts sieras apaļš arī ir apaļi skatāms, ja, un ritens ir aplis, ja, un arī aplis var to simbolizēt. Bet droši jau sarunā jūs droši vien gribat dzirdēt par ģeometriskajām zīmēm. Jo parasti jau par tām visi runā, vai ne? Par ģeometriskajām zīmēm, kas ir mūsu rakstzīmēs, ja, kurš mēs sarunu valodā bieži saucam par ornamentiem. Un te ir tātad vajadzīgs ir zināšanas. Nevar tikai tā, blenst un domāt, viss notiksies. Kaut kas jau tur notiksies, ja? Bet tas varētu būt visai nepilnīgi, jo zīmes, ģeometriskās zīmes pēc savas iedabas uzrunā mūs ar savu formu, tīri varbūt vizuāli, ja, un uzrunā iracionālo mūsos, ja, bet arī zināšanas. Un zināšanas tā jau ir kultūra pieredze, kas saistīta ar šīm zīmēm. Lūk, un tātad zīme ir gan starpnieks, viņa organizē enerģiju, tātad enerģija jau daudz izskanēja, ja. Zīme ir saistīta ar pasaules tēlainu redzējumu. Mēs sakām tēlojošais raksts, tēlojošās zīmes. Ja es teicu, ka aplis var būt kā saule, tas ir kā tēls. Ja? Bet vēl zīme var būt kā simbols, ka ko tad mums nozīmē šis tēls. Lūk, tad ko tad saule nozīmē latviešu kultūrā? Un te nebūs tā, ka visās kultūrās tas būs vienādi. Ja? Saule ziemeļtautām būs ar citu, saturisko piepildījumu, un to folkloru pateiks citiem vārdiem, un tur viņi parādīsies jau kā māmuliņa un kā draudzīgs kaut kas, vai ne? Un dienvidu tautām saule varbūt būs kaut kas jau pa daudz, tā kā īsta cepešpanna, un tur viņi nemaz to māmuliņu tā nesauks, viņi teiks, vai dienviņās, kas tas tāds, jā. Lūk, tātad ir svarīgi šādi aspekti, jā, tātad visās kultūrās, un tāpēc mēs runājam par dažādām zīmju sistēmām, par dažādām kultūrām. Bet viena un tā pat grafiskā zīme, tas ir viena un tā pat grafiskā forma, jā, dažādās kultūrās var iegūt dažādu šo simbolisko nozīmi, ja dažādu saturisko, ja jēgpilno piepildījumu, dažādu semantiku, jā, ja mēs runājam akadēmiskāk, jā. To noteikti gribētu pieminēt, jā, un tad jau te var izvērst to tēmu. Es vienkārši, jūs ļoti labi pateicāt dažādās kultūrās, un man liekas, ka mēs Latvijā patiesībā arī esam ļoti daudz dažādas kultūras, tīri sabiedrības pārstāvniecības tieši tā. Un man liekas, ka tagad ir aktīvākā tieši jaunatne, kur arī no jauna mēģina tās zīmes kaut kā uzjundīt, kuriem ir telefoni ar visādām zīmītēm virsū, aizmugurē, priekšā, sānos. Ir sprādzīts, kur viņi liek ap rokām, vai tā ļoti daudz tiek apģērbā ietiekšā. Un tur, man liekas, ir tiešām vērts runāt par to, cik daudz viņi saprot vai nesaprot. Un trakākais, ka viņi grib tetovēties ar zīmēm. Un bēdīgākais varbūt pat ir tas, ka ne jau viņi izvēlas to, kas viņiem tur uz tā viņa priekšmeta stāvēs un rodās, viņš vienkārši izvēlas, kas viņam jau tiek piedāvāts. Viņš īsti neiet to viņš nemeklē ceļu ar zīmi caur sevi pašu, bet viņš vienkārši paņem, kur man ir 5 veidi, šitādās krāsās, man vislabāk zila šodien, tad es paņemu šo, tad es ar to zīmi staigāju, un tā jau ir tā bēda, ka mēs nezinām, ko tā zīme dara, nedara, varbūt, ka tur ir, nezinu, sievišķies, vīšķies, vispār tiek sajaukts ar kājām gaisā. Tas ir. Kaos laika. Un bērni, ka tulkojumi ir ļoti dažādi.